Šis ir pieci. Mums joprojām Edvards Strasdiņš un Aleks Ozoliņš duets The X-Point. Un es saprotu, ka čaļi ir pilnīgi un noteikti gatavi sākt spēlēt, vai ne? Tad paši arī pieskat, ko spēlēsiet, un vārds jums. Jā, mēs spēlēsim dziesmu Twist and Shout. Lūdzu. Ozols un Aleksis Vilciņš. 11:01 minūte, un ir svētdiena, un tas viss kopā nozīmē, ka laiks ir garāžas grupai. Šodien pie mums divi jaunieši, kurus mēs paši esam iesaukuši par jaunajiem Beatliem. Tieši tā. Jā, Edvards Strasdiņš un Aleksis Ozoliņš. Hello! Hello! Pat visiem strādā. To var vēlreiz pateikt. Hello! Hello! Fantastika. Mēs jau iepriekš smējāmies. Es esmu Aleksis, tu esi Ozols, un tu vispār esi Aleksis Ozoliņš. Kā mums sanāk beigas Alekšu un Ozolu kombo studijā. Ir mūsu mini-mī. Mini-mī. Jūs varat, sāksim ar to, uztaisiet tādu mazu introduction par sevi. Pastāstiet par sevi, kas jūs esat, ar ko jūs nodarbojaties, un kāpēc jūs domājat, kāpēc mēs esam jūs šeit uzaicinājuši. Jūs varat pa vienam. Jā, izpaužaties. Man nav jāsmas, kāpēc jūs mūs šeit uzaicinājāt, bet... Kādā jomā tu esi labs, ar ko tu nodarbojies? Es nodarbojos slēka mūziku. Nu, redzi, kāpēc mēs tādu uzaicinājām? Jā, un ja neskaita mūziku, kur tu mācies, kādas citas intereses? Es mācos Rīgas Juglas vidusskolā, un kādas citas intereses arī nav. Nav. Un tev, Aleks? Man ir vēl sports. Mazliet. Sports tieši kāds sporta veids? Sporta turisms. Wow. Pastāst vairāk visiem, kas tas tāds ir. Nu, fizisks. Ar tehniku jānodarbojas. Tā. Ok. Mums te vienam ir problēmas? Kas tur ir? Kas tur bija? Ots? Nē, mums te vakar ots traucēja. Ok. Tad, kurā klasē jūs ejat? 5. Un no kuras klases jūs jau muzicējat kopā? Pagājušās laikam. Kopš 4. klases. Tātad, kā jums sākās viss šis? Nezinu, bija tālāk, un kad viņam it kā nopirka ģitāru, man arī bija te ģitāra mājās, tālāk spēlē ģitāru, un tad arī Aleksis izdomāja, ka vajadzētu kā grupu iztaisīt, jāiemācās arī spēlēt, un tad mēs kaut kā
sākām meklēt tos akordus. Kaut kā Un jūs tiešām kopā mācījāties spēlēt ģitāras? Jā. Sanāk, jūs iemācījāties spēlēt tikai pagājušajā gadā. Ja? Jā. Jā. Un cik es esmu dzirdējis no jums, jums diezgan labi ir sanācis iemācīties spēlēt viena gada laikā. Normāli. Un, tā kā, Centāmies. Normāli. tā. Vai jūs plānojat ar to arī saistīt savu nākotni ar mūziku, spēlēt duetā, Jā. Jā. Klubos. apceļot pasauli ar kādu slavenu koncertu turnēju? Jā, tas būtu ļoti jauki. Jā. Tas būtu ļoti jauki. Jā, Ideāli. tātad jūs uzskatāt sevi par tādu kā grupu jau? Pa pusē tagad varētu būt, ka mēs esam duets. drīzāk. Duets, kāds jūs duetam varētu būt nosaukums? Mums jau ir nosaukums. Jums ir nosaukums. Nu, tad Jā. mēs klausāmies. The X-Point. Next point. Jā. Un, kā šis radās, no kurienes? Mēs vienkārši meklējām grupā nosaukumu, tad es izvilku no atvilknes kaut kādu X-Point līmi. Un mēs izdomājām, ka būs nosaukums The X-Point. Bet Bet tas mēs varētu, pielikām vēl burtu sākumā klāt. bet tas varētu būt tā, ka ir tās dārgumu meklēšanas kartes, un parasti dārgumi ir apzīmēti ar X. Un jūs varētu būt tas Jūs X esat tas punkts. dārgums, Jā. ko mums varbūt ir izdevies atrast tā garāžas grupā, vai ne? Tad kāda bija pirmā dziesma, kuru jūs kopā nospēlējāt? Nezinu. Tā no sākuma līdz beigām. No sākuma mēs Īsto. tur cerējām kaut kādas tur traģiskas dziesmas, kuras beigās arī nesanāca. Atmetām pie malas, bet vispār mēs to Twistin' Shout kopā nospēlējām. Twistin' Shout. Tas bija tāds tā kā pirmais gabals, ja? Jā. Un cik tādi kādos coveri, cik jau ir jūsu kontā? Cik dziesmas jau jūs varat kopā duetā nospēlēt? Jums būtu Ļoti koncerts, daudz. cik garš būtu jūsu setlists? Diezgan ilgs būs. Jā? Jā. Un jūs jau esat kaut kur uzstājušies ārpus skolas, kādā bārā, es nezinu. Bārā. Vēl droši vien, ka nē. Nē, Nu, kaut- pašlaik nē. Kā draugs dzimšanas dienā vai pat savā dzimšanas dienā, Jā. laba Jā. ideja. Jā? Jā. Nopietni? Nav tā, ka ir kaut kādi ģimenes pasākumi un vecāki vienmēr liek spēlēt. Lai parādītu radiem. parasti pieteicu. Pats pārst piesakies. Un tu? Nu, es tā, kautrīgs. Tu esi kautrīgāks, ja? Katrai grupai vajag savu kautrīgo pusi. Jā. Tu būsi tā, ja? Jā. Labi, cik oriģināli dziesmas ir jūsu kontā? Pašlaik divas. Divas. Viena ir tā, kur mēs jau dzirdējām, Jā. un otra. Un otru mēs vēl tur aranžējam. Tieši tā. Tad vēl procesā viss Jā. notiek. Un kad mēs varam plānot dzirdēt šo otro? Pēc kāda laicīga. Nu, jā. Jā, Pēc kāda mēneša. jau viņš tā neatklāja neko. Jā. Slidenie čalīši. Sneaky. Sneaky. Okay. Tātad mēs zinām, ka skolā notika kāds gadījums, ka jums bija jāsacer dziesma. Kaut kas bija saistīts ar mājas darbiem, vai jūs varat pastāstīt visu to Nebija stāstu jāsacer dziesma. Nebija jāsacer dziesma, bet jūs izdomājāt atcerēt dziesmu. Pastāstiet to stāstu no sākuma līdz beigām. Nu, man tur vācu valodas skolotāja draudēja ar piezīmi. Un tad mums bija tieši ar Aleksu līdz ģitārs. Tad mēs aizgājām, uzdragājām to gabaliņu. Bet viņš toreiz bija traģisks, ļoti, ļoti traģisks. Bet tagad mēs pārveidojām. Un kāds viss beidzās? Nu, beigās ierakstīja piezīmi, bet bija vēl. Bet tomēr vēl bija rakstīts postscript un paldies par jauko dziesmu. Un vecāki tad arī droši vien nemaz nebija tik dusmīgi. Jā. Kā jums vispār jūsu vecumā, kā jūs piezīmes uztverat? Ir bail, nav bail? Vienalga, nav vienalga par tām piezīmēm. Man, piemēram, nav bail. No, nav bail tev. Nē. Kāpēc? Netrīc roka jārāda vecākiem. Nē. Stundas bastojat? Nē. Pareizi ir. Pareizi. Cik bieži jūs kopā mēģināt? Gan arī katru dienu. Katru dienu jums sanāk to visu. Cik labi jums sanāk mūziku apvienot ar mācībām? Ļoti labi. Jā. Ļoti labi. Jūs parasti, kur jūs mēģināt iet viens pie otra, jums ir varbūt kāda speciāla mēģinājuma telpa? Nu, Varbūt mēs kaut manā kas tāds. dzīvoklī esam izveidojuši kādu tādu ierakstu studiju. Pagaidā, jūs dzīvoklī vai ko saka tavi pārējie nama iedzīvotāji? Jā, kaimiņi priecīgi. Domāju, ka jā. Tu domā, ka jā, nav sūdzējušies? Vēl nav. Nu, paspēlēt pēc 11. To savu kombiku, kurš tev līdzi uz skaļāko. Tad tu varbūt uzzināsi, vai viņam patīk, vai viņam nepatīk. Jā, ok.
Katram viesim, kas mums garāžas grupā ierodas, mēs uzdodam tādu dziļu filozofisku jautājumu. To mēs tev došu šo prieku. Kāda būtu, bet mēs tagad plānojam, negribam vienkārši labi vai slikti, ja? Vajag atbildi normāli. Filozofisku atbildi, izvērstu. Kāda būtu pasaule bez mūzikas? Jā, mēs nemaz šeit neatrastos. Un ko tu domā? Man trūkst vārdu. Jau var atbildēt. Cilvēkiem trūktu vārdu, nebūtu mūzikas. Jā, šis pat dziļi. Varbūt tu maz neaizdomājies, ka tas, ko tu pateici, bija ļoti dziļi. Viņam trūkst vārdu. Varbūt tūlīt jau dzirdēsim, kā čaļi spēlē pēc Megans Trainors, kurai galīgi netrūkst vārdi. Var teikt, brīvdienu rītu tādi mazliet jau kā himna izveidojusies. Ko jūs domājat par tām nedaudz apaļīgajām meitenēm? Ir forša, ne? Nav kas slikts. No? Nē, mums te viena dziesma tā nākamā. Jūs droši varat nekomentēt šo. My darling Jane, please don't leave me. I always need you. My darling Jane, if you love me, I still love you. My darling Jane, if I fail, you always help me. My darling Jane, we'll live together and never leave each other. My darling Jane, please don't leave me. I always love you to the end. My darling Jane, please don't leave me. I always need you. My darling Jane, if you love me, I still love you to the end. Super, čaļi, paldies. Tu vari, Aleks, tu vari noteikti sev mikrofonu pielikt tuvāk, lai varam vēl mazliet parunāties ar jums. Mums ir liels prieks, ka mēs uz aplausiem runāsim uz aplausiem. Kā jūs atradāt laiku ierasties pie mums 11 no rīta, svētdienas rītā jums noteikti ir agrs, vai ne? Vai jūs jau esat augšā parastajā laikā? Es, jā. Es Jā. nezinu par Edvardu. No, cerams, ka jūs sapratāt, kāpēc mēs jūs uzaicinājām. Jūs sapratāt? Jā. Fantastiski. Un, ja kāds Edvardā un Aleksī saskata savus potenciālos grupas biedrus, droši vai zem kaut vai tā paša YouTube video rakstīt, vai Facebookā noteikti. Jūs varat atrast Facebookā? Jā, bet es nezinu savu paroli. Bet atrast var. Bet, draugos Jā, Aleks mani var. Edvards Strasdiņš, Aleksis Ozoliņš dzīvējā no 5LV studijas. Paldies, ka atnācāt. Un noteikti gan jau par jums vēl kaut kur, cerams, dzirdēsim, vai ne? Cerams. Super. Čau. Tā, čau. 11 un 19 minūtes. 5LV.